to go away, then this time I never will back. That's how I remember fights ending over middle of the night. There's only me and my sister, both tried to escape, burning through our fears. But they won't ever get a picture, and won't try to explain what we had to face. Younger days, when you're not on top, who cares? It's 8 AM. Hey, are you coming out to play? Younger days, when a playground was the place where we friends. Hey, hey, who else is going in? Younger days. Oh, younger days. Young days. Young days. If I have to go that way, we'll stay and cover up the back. That's how I remember us going down where others couldn't find. There was only me and my sister, both tried to escape, burning through our fears. But they won't ever get a picture, won't try to explain what we had to face. Younger days, when you're not going, so who cares? It's 8 AM. Hey, are you coming out to play? Younger days, when a playground was the place where we friends. Hey, hey, who else is going in? Younger days. Oh, young days. Oh, I know all the troubles I faced younger created who I am. All those feelings felt like hell, but it doesn't burn us thin. Stop the blame you give to your past. You gotta understand, 'cause you are who you are who you were. Young days. Oh, young days. Oh, no, young days. Oh, young days. Oh, I know. Young days. Oh, young days. Oh, we're going back to young days. Oh, young days. Oh, I know. Paldies, Edgar, par priekšnesumu. Ļoti, ļoti forši. Paldies tev. Tu man aizrāvi līdzi. Ir lieliski, ka dziedātājs uz skatuves jūtās labi. Viņš spēja aizpildīt visu trajektoriju. Tu to arī izmantoji. Starp citu, tu biji pirmais šovakar, kurš bija viens pats uz skatuves. Un tu jūties tur labi. Pat ja es kaut ko dzirdēju, es par to nerunāšu. Tas nav jāzina, jo visas lietas ir atrisināmas. Pats svarīgākais ir viss priekšnesuma kopums. Un starp citu, tev ir lielisks backvokāls. Tiešām paldies, Saka. Žēl, ka mēs viņus neredzam. Paldies, jaunieši! Paldies! Jā, paldies par priekšnesumu. Tavā interpretācijā es beidzot sajūtu to, ko es gaidīju visu vakaru. Tas ir spēcīga enerģija un tāda pārliecība par to, ko tu dari. Un, ja Jolāna teica, ka tu esi ļoti enerģisks, tad es domāju, ka tu vēl var pielikt vēl 2 reizes vairāk to enerģiju. Un tev ir, un tu to vari izdarīt, un tas noteikti publiku, kā saka, pavilks tev līdzi. Paldies! Sveiks, Edgar! Paldies par priekšnesumu. Man noteikti jāatzīmē tas, ka tev noteikti nākotnē vajadzētu piesaistīt kādu stilistu, jo es personīgi, tas ir tikai, es tikai personīgi tā no savas puses, man vienmēr ir licies jocīgi, ka cilvēki uz šādām skaistām, lielām, brīnišķīgām skatuvēm kāpj ar tādiem pusielas outfitiem, mūks, klīstošais, tas kaputs. Es nezinu, man tas viss kaut kā likās pārāk vienkārši un
es domāju, ka tu varētu izskatīties labāk. Jo tu esi ļoti simpātisks puisis, bet šis ir ielas apģērbs, un es arī mēģinājumā domāju, ka tas ir tāds, tavs mēģinājuma kostīms, halāts no mājām, bet izrādās, ka Ups. Bet tā ir tikai mana mans subjektīvais viedoklis. Arī deju kustības, lai arī likās, ka tu ļoti brīvi šeit pārvietojies, man tomēr nepamēt kaut kāda sajūta, ka tu esi tāds mazliet stīvs un tas what we had in your eyes, tā visa tā kustība, kas atkārtojās. Varbūt esi dabisks, tev piemīt ļoti liela harizma un meitenes tāpat jau pavalkās un viņas ir šeit ar tevi kopā, tāpēc varbūt vairāk dabiskuma un mazāk mākslīgu iestudētu lietu, kas tikai, man liekas, traucē. Un, protams, tavs lielākais trumps ir tava enerģētika, jo starp visām šīm puslīdz vienādajām popa dziesmām tu izcelies ar tādu patīkamu, harizmātisku smaidu, un esi vienkārši brīvāks, atraisītāks un dabiskāks un citāds drēbs. Labvakar! Redzi, par tevi jau visgarāk runā, tas nozīmē, ka uz tevi ir zināms spiediens jau šovakar. Tas labākais ir tas, ka neskatoties uz to, ka mēs iepazināmies tikai pirms gada, principā, es domāju, arī lielākā daļa auditorijas tevi iepazina pirms gada, ir ļoti jāatzīmē tava mērķtiecība, kā tu strādā arī uz Latvijas tirgu, tu centies apgūt Latvijas auditoriju, un pēdējā gada laikā tas tev ir izdevies ļoti, ļoti labi. Tiešām apsveic ar to. Bet tu zini, par ko es tev piesiešos? Un neskatoties uz to, ka teiksim, tas akcents tiek izkopts, ir viena lieta, ko mēs nevaram ignorēt, un ir tekstā gramatikas kļūdas. Angliski ir gramatikas kļūdas. Līdz ar to man ir tāds novēlējums, ja tu tiec tālāk, un es domāju, tev ir labas izredzes, tad tiešām dziedi jau ar pareizajiem šiem risinājumiem. Patiesībā jau šodien īstenībā mēs jau esam izkopuši to tekstu un dažās vietās esam veikuši labojumus. Labi, un tad es aiziešu pie tevis pēc raidījuma un pateikšu vēl, kur jāuzlabo. Bet tas ir zināms mīnus. Par pozitīvo, ko jau arī atzīmēja mani kolēģi, es domāju, ka tā enerģija ir arī pateicoties lieliskajam Kaspara veikumam no popdziesmām. Šis skanēja jaudīgi, tā kā paldies par priekšnesumu. Paldies jums.